kad piemin precīzās sējas sejmašīnas, cilvēki dažādās pasaules daļās pārsvarā iedomājas Tempo. Ja jautāsiet, kura ir labākā precīzās sējas sejmašīna, viņi teiks Tempo. Kristers par tām sāka runāt jau 90. gados, un no tā brīža ideja ir bijusi skaidra. Šā ir tāda veida mašīna, kādu mums vajadzētu mēģināt radīt. Dažādi uzņēmumi Ziemeļamerikā un Eiropā ir mēģinājuši palielināt sēšanas ātrumu, bet tas īsti nav izdevies. Precizitāte nebija pietiekoši laba, sejmašīnas bija jutīgas un nebija piemērotas pārāk lielam ātrumam. Sejmašīnas bija jutīgas pret vibrāciju, un visi to zināja. Tolaik mēs bijām diezgan aizņemti, un darbu pie precīzās sējas sejmašīnas sākām pēc dažiem gadiem. Mums nebija resursu un laika, bet 20. gadsimta vidū uzradās iespēja, un man uzticēja veikt priekšizpēti. Daļēji es jutos mazs, salīdzinot sevi ar lielajiem uzņēmumiem, ar simtiem inženieru, kas izstrādāja šādas sejmašīnas gadu desmitiem. Tad mēs kļuvām par relatīvi mazu ražotāju ar ierobežotiem resursiem, salīdzinājumā ar konkurentiem, un radījām mašīnu, kas bija labāka. Bet arī iepriekš mums tas bija izdevies. Mums nebija pārliecības, ka izdosies, bet bija pārliecība, ka varētu kaut ko sasniegt. Patents, kas maina visu. Es sāku pētīt patentus. Tu atrodi grūti risināmu problēmu un kā to risināt. Es parasti saku, ka ir jābūt pamatam zem kājām, lai spērtu nākamo soli. Ar to domāju, ka ir jāizprot modernās tehnoloģijas, lai varētu spērt nākamo soli. Mēs izveidojām 3 cilvēku komandu. Mēs turpinājām iegādāties konkurentu rindu ierīces un sēklas tvertnes. Izpētot konkurentu rindu ierīces un sēklas tvertnes, sapratām, uz ko tās spējīgas. Secinājām, ka vibrācija, ko rada lielais ātrums, ir daudzu konkurentu sejmašīnu ahilleja papēdis. Esam visu mūžu centušies atrast nākamo līmeni. Lielās lietās un pat mazās lietās. Nākamajam līmenim ar precīzās sējas sejmašīnām būtu jābūt lielākai jaudai un precizitātei. Sākumā mūsu mērķis bija spēt strādāt lielā ātrumā ar lielu jaudu, saglabājot vai pat uzlabojot precizitāti. Visbeidzot, nonācām pie lielāka spiediena idejas. Gan Eiropā, gan Ziemeļamerikā šādas sejmašīnas bija jau 90. gados, un Eiropā gadsimtu mijā. To pamatā bija centrāls izsējas mehānisms un garš sēklas ceļš pa gaisu. Kad es sāku pētīt spiedienu tehniku un sēklas ceļu pa gaisu, sapratu, ka garais ceļš pazaudē to, ko dod lielā spiediena sistēma. Labu izturību pret vibrāciju. Gerts ar otru inženieri strādāja laboratorijā ar dažādām metodēm, lai noskaidrotu, kā mēs varētu atdalīt sēklas precīzāk un pie lielāka ātruma. Radās ideja radīt spiedienu tieši virs rindu ierīces un īsu pārvietošanu pa gaisu. Tikai pusmetru līdz augsnei, un tā bija spoža ideja produkta izstrādē. Redzējām, ka sēklas precizitāte un iestrāde bija tikpat laba pie spēcīgas vibrācijas, kā tad, ja sēklas tvertne bija pilnīgi nekustīga. Šos rezultātus redzēt bija eiforija. Tajā brīdī es jūtu, ka mums ir kaut kas,
uz kā mēs varam turpināt būvēt. Tad viņš teica, es domāju, es zinu, ko darīt ar padevi. Tajā brīdī mēs īsti nesapratām, cik tas ir nozīmīgi, bet viņš teica, mums ir labi rezultāti, tie ir nemainīgi un ar dažādu lielumu sēklām. Mēs pakāpeniski sapratām, ka lēnām tuvojamies kaut kam lielam. Es devos pie patentu inženiera Ūla Bistrēma, uzliku papīru uz galda un teicu, Ūla, šīs iespējams ir pats svarīgākais patents, pie kura tu esi strādājis uzņēmumā Vaderstad. Tempo bija kaut kas pilnīgi jauns un mainīja visu darbību, un tā mainīja lauksaimniecību. Es sāku strādāt uzņēmumā Vaderstad 2011. gadā kā demo tehnikas vadītāja. Toreiz strādāju Vācijā, studēju lauksaimniecību un man vasarā vajadzēja darbu. Vācijā ir ļoti populāri strādāt par demo tehnikas vadītāju lielos uzņēmumos. Mana pirmā pieredze ar Vaderstad bija demo tehnikas vadīšana. Otrajā rudenī 2011. gadā notika izstāde Agritehnika, kurā parasti iepazīstinām ar jaunumiem. Un stendā mums bija jaunums ar nosaukumu Tempo. Tā bija precīzās sējas sējmašīna. Un atceros, kā šodien, kad cilvēki uz to skatījās un teica, kāpēc tirgū nepieciešama vēl viena precīzās sējas sējmašīna. Pat mūsu kolēģi bija nedaudz skeptiski noskaņoti. Izstādē reakcija bija diezgan laba. Piedalījās arī mūsu zviedru kolēģi, kuri bija testējuši šīs sējmašīnas. Viņi teica, jā, jūs varat braukt īpaši ātri ar šo sējmašīnu. Un cilvēki atbildēja, nē, mēs negrasāmies tam ticēt. Kolēģi runāja par 15 līdz 18 km/h. 2011. gadā kukurūzas sēšana ar ātrumu 5 km/h bija standarts. Bija lieliski būt daļai no Agritehnika izstādes. Es piedalījos pats un braucu ar mūsu mazo demo iekārtu. Kāds pamanīja nosaukumu manas krūtīm. Paskatījās uz sēklas tvertni un redzēja, ka tā ir tāds pats nosaukums. Tas bija uzmundrinoši. Ļāvām Vācu lauksaimniecības žurnālam izmēģināt sējmašīnu. Viņi sēja un veica rūpīgus mūsu precizitātes mērījumus. Dziļumā un pat ātstatumu un ātrumu. Mums bija labākie rezultāti. Sējmašīnu ražotāji Eiropā un pat lauksaimnieki bija pārsteigti par rezultātiem, kurus rādījām. Atceros pašu pirmo demo braucienu. Ierados pie lauksaimnieka, viņš uz mani paskatījās un teica apmēram tā. Ko šī sējmašīna var izdarīt tādu, ko nespēja citas? Es teicu, mēs varam sēt kukurūzu ar ātrumu 18 km/h. Viņš tikai paskatījās uz mani un teica, jūs nebrauksiet pa maniem laukiem. Kāpēc? Ja stāstāt man, ka varat sēt braucot ar ātrumu 18 km/h, jūs nezināt, ko runājat. Un negribu jūs redzēt savos laukos. Man bija jānodarbojas ar pārliecināšanu. Jāpiedāvā sākt ar ne tik lielu ātrumu un jālūdz iespēju ļaut pamēģināt. Un mēs vienojāmies, ka es varētu sākt sēšanu ar 5 km/h un lēnām ātrumu palielināt. Viņš stāvēja un skatījās. Sarunājām, ka viņš man liks apstāties, kad uzskatīs, ka ir par ātru un ka sēšana ir neprecīza. Viņš neapturēja mani līdz pat 18 km/h. Es apstājos un jautāju, vai joprojām viss ir kārtībā. Viņš teica, jā, ļoti iespaidīgi. Es domāju, ka droši varu teikt, ka tempo tehnoloģija bija revolucionāra savam laikam. Risinājuma pamatā bija sēklas nogādāšana augsnē, izmantojot gaisu. Īsu sējvadu. Šī ir pārspiediena sistēma. Šeit iekšpusē ir blīve, piespiedēja ritenis un riteņa tīrītājs. Šeit iekšpusē, sēklas pusē, padeve notiek ar gaisu un pārspiedienu. Un šis spiediens liek sēklai turēties pie diska. Es sapratu, ka šī spiediena sistēma iztur vibrācijas. Bet lielais
Sēklai veicamais atstatums bija trūkums. Tad es iedomājos, kāpēc gan šāda spiediena sistēma nevarētu atrasties uz rindu ierīces ar īsu sēklas iestrādi ar spiediena palīdzību. Tad mēs apvienojām divas pozitīvas lietas un ieguvām lielisku padeves sadalījumu. Bijām nonākuši punktā, kad varējām sākt testēt pašu sēklas tvertni vai šīs sēklas tvertnes prototipu ar pārspiedienu un sēklas padevi ar gaisu. Kad laboratorijā sākām kratīt sēklas tvertni, bijām pārsteigti, cik maza vibrācija ietekmēja sēklas padevi no sējvada. Tas bija īsts atklājuma brīdis. Jūtu, ka mums ir laba ideja un tehnoloģija, kur varam izmantot sējmašīnai. Bijām plānojuši sasniegt jaunu pasaules rekordu, sējot kukurūzu 24 stundu garumā, 502 hektārus. Bet tajā laikā mums nebija pietiekami lielas sējmašīnas. Kad beidzot radījām Tempo L ar 16 rindām, mums bija iespēja pārspēt šo rekordu, kas bija uzstādīts ar 24 rindu sējmašīnu. Sējmašīnai, ar kuru grasījāmies konkurēt, bija vairāk sējas rindu nekā mūsējai, tātad tā bija platāka, bet mēs gribējām iesēt vairāk tādā pašā laikā. Ļoti ambiciozi. Atceros, kā vīri sabrauca, ieradās agrāk, visu sagatavoja, un tad pārējā komanda ieradās dienu pirms pasākuma. Ieradāmies, mums visu parādīja, veicām dažus testa braucienus. Tad mums vajadzēja laicīgi doties gulēt, lai būtu pavisam moži nākamās dienas rekordam. Es saņēmu jaunu uzdevumu – pāraudzīt visu, kas tiek darīts. Lai viss ir droši, kad mēs braucam, veicu aprēķinus, kad tuvojās nākamās uzpildes laiks. Cik hektārus esam apsējuši, kad nepieciešams papildināt mēslojumu un sēklas un tam līdzīgi. Pirmo apstāšanos veicām precīzi. Es uzņēmu katras apstāšanās laiku aptuveni 2 minūtes katru reizi. Sēklas uzpilde tvertnēs, mēslojums, degviela traktoram. Mums izdevās arvien labāk, un īsākā uzpilde aizņēma vien 45 sekundes. Jums būtu vajadzējis redzēt komandas prieku par šo vienu pašu ātrāko uzpildi. Atceros, ka naktī bija grūtāk, jo palika ļoti augsts. Visi bija piekusuši, visi bija nervozi. Vai mums izdosies, vai neizdosies? Kad sāka aust, parādījās saule, un mēs tuvojāmies brīdim, kad redzēsim, vai mums ir izdevies. Atceros, ka Lars Stīlens bija projekta smadzenes, un mēs rēķinājām un sūtījām ziņas vadītājiem reāla laikā. Cik hektārus jums rāda tagad? Cik daudz tagad ir? Vai varat braukt nedaudz ātrāk? Vai nepieciešama uzpilde? Un pienāca brīdis, kad negribējām veikt uzpildi, bet arī negribējām, lai pietrūkst sēklas. Protams, nodoms bija skaidrs. Vēlamies parādīt, ka tas, cik esam iesējuši, ir reāli izdarāms. Mums jāspēj novākt raža, un mēs gribējām parādīt, ka raža var būt lieliska. Mēs nenodarbojamies ar sēklas izmētāšanu. Tā jābūt iestrādātai perfekti. Pēc 24 stundu darba mēs sasniedzām 502 hektārus, un visi bija tik laimīgi. Mēs ne tikai uzstādījām pasaules rekordu, bet arī apsējām vairāk nekā 500 hektārus. Tas ir milzīgs cipars. Rezultāts bija elpu aizraujošs un sēklas dīga ļoti, ļoti labi. Protams, jutām neizmērojamu lepnumu un prieku, ka mums izdevās pārspēt iepriekšējo rekordu. Tas bija tik lieliski, kā visa komanda par to līksmoja. Dažas nedēļas vēlāk mēs par to pastāstījām presei, un cilvēki varēja uzzināt, kas ir sasniegts. Es domāju, ka neviens vairs nešaubījās par Tempo sējmašīnas spējām. Tas bija tik lieliski, pateicoties mūsu cilvēkiem. Esam priecīgi un lepni, ka daudzas reizes esam spēruši milzu soļus sējmašīnu attīstībā. Katru reizi esam palielinājuši ātrumu un precizitāti.
Un tāpēc Vaderstad sejmašīnas ir tik populāras daudzās valstīs. Kad piemin precīzās sējas sejmašīnas, cilvēki dažādās pasaules vietās pārsvarā iedomājas Tempo. Ja jautāsiet, kura ir labākā precīzās sējas sejmašīna, viņi teiks Tempo. Mēs redzam, ka Tempo sejmašīna ir izmainījusi lauksaimniecību, veidu, kā lauksaimnieki veic sēju. Šo gadu gaitā esam paplašinājuši Tempo saimi, saņēmuši atsauksmes no klientiem, no mūsu lauksaimniekiem un kolēģiem. Apstākļi pasaulē ir izaicinājuma pilni un prasības nepārtraukti mainās. Un tā ir mūsu izvēle reaģēt uz šīm pārmaiņām un darīt tā, lai Tempo nemainīgi būtu izcila precīzās sējas sejmašīna. Gadu gaitā esam turpinājuši attīstīt Tempo sejmašīnu, bet tagad esam atgriezušies pie rasēšanas galda. Šoreiz mainām rindu ierīci un izstrādājam to citādāku. Gan no agronomijas viedokļa, gan tehniskā viedokļa un arī no uzturēšanas viedokļa. Tuvojas lielas pārmaiņas, kas, protams, padarīs mūsu rindu ierīci gatavāku nākotnē. Lepnums. Esmu piedalījies tās radīšanā.